Labdien, Kemperi 365! Šodien no Slovēnijas Adrijas konferences, kurā mums ir unikāla iespēja apskatīt Adrijas jaunumus. Pieņemsim šo skaisto Sun Living busiņu uz Fiat Ducato šasijas. Fiat Ducato šasija pati par sevi Latvijā ļoti pazīstami, ļoti populāra, super ērta eksploatācijā, 140–180 zirgspēkiem, 2.2 dīzelīts. Noteikti mašīna, kur ir uzticama, noteikti nav lētā gala, bet arī skaidrs, ka ne no dārgā gala, pieejama, superīga. Parādīšu, kā viņi izskatās, kādi ir jaunumi sākot no 24. gada beigām un 25. gada sākuma, kā arī parādīšu noslēpumu, ko parasti neviens youtubers nerāda, kā var iegūt bezmaksas gultas vietu dzīvojamā zonā. Noteikti jums būs interesanti uzzināt. Tātad pats par sevi, kā jau minēju, Fiat šasija V sērijas busiņa tipa kemperis. Šis konkrētais kemperis būs 6,20 m garš. Ir jau uzstādīta melna tulle marķīze. Protams, ka tā ir papildus opcija, var izvēlēties arī baltā krāsā. Arī pašas mašīnas krāsu jūs varat izvēlēties, šī būs standarta krāsa. Ir iespējams iegādāties arī ar lietajiem diskiem, kā pieņemsim tam modelim. Tā visa, protams, ir gaumes lieta. Dosimies iekšā, pirms mēs dodamies. Skaidrs, kā jau visos arī papildus opcija ir moskītu tīkls. Noteikti iesaku ņemt, viņai manā uztverē jābūt jau standarta komplektācijā. Neviens negrib odus dundurus savā istabā. Šis noteikti nav man, neko nezinu, tāpēc dosimies tālāk. Tātad pirmā lieta, ar ko sākam iekāpjot iekšā, skaidrs, ka šeit nav lieli plašumi, bet tai pašā laikā viss ir super funkcionāls, labi pārdomāts un ir, protams, leģendārie Sun Living baltie skapīši. Ir gan iespēja izvēlēties koka krāsā līdzīgi kā šeit, vai viņi nav balti, ja tas, protams, arī ir gaumes jautājums. Tad, kā jau solīju, parādīšu jums, kā iegūt šeit 4. vai varbūt 5. vietu, vēl tiksim līdz aizmugurē, parādīšu varbūt, ka šeit īstenībā ir 5 vietas, kur gulēt. Parādīšu, kā šeit mēs varam izveidot guļam vietu, bet pirms es to daru, paskatīsimies, kā mums ir ar ērtībām šeit. Tātad šis galds ir izvalkams šādā formātā, līdz ar to varam vakariņot sežot tur, un šeit vēl 2 cilvēki. Virtuve mums ir uzreiz pa labai rokai, kā saka, no pannas nost, un varam likt ēdienu uz galda. Un bez liekas aizkavēšanās es jums parādīšu, kā šo te galdu var pārtaisīt par guļamo zonu. Pirmais mums ir jānoņem šī te kāja. Tad mēs šo te galdu ievietojam, apakšā ir speciāli vēl viena sliede. Tagad es jums parādīšu, ja mēs gultas izjaucam, kā izskatās aizmugurējā zona, parādīšu, kā izveidot foršu, angliski sauktu pa lounge sēžam vietu, kurā mēs varam sēdēt vismaz 4–5 cilvēki. Tad, lai to izdarītu, mums ir šie te matracīši jāizņem ārā. Viņi ir paredzēti katrs savā malā. Izņemot no gultas vidus abus 2 matračus, mēs iegūstam 2 divānus, kurā mēs varam sēdēt. Kājas vieta ir pietiekama, šis te izņemās ārā, un līdz ar to mēs iegūstam vietu, kur mēs varam brīvi staigāt cauri visam kemperim. Skaidrs, ka šis te nāk nost, viņš šaliekot ir ļoti kompakts, matračus izmantojam šeit aizmugurē atzveltnēs, un pašu šo te mēs varam novietot šeit te lejā kādā no nodalījumiem. Plus šeit mēs varam kontrolēt gaismas, līdz ar to mums nav jāiet uz kemperu priekšu, kā arī šeit mēs regulējam siltumu, kas būs no trumas, un šīm variantam tas ir dīzels. Virs divāniņiem mums ir ļoti daudz vietas, kur novietot mantus, tāpat LED apgaismojums ir viss caur salonam, plus, ja ir karsts laiks, mums ir iespēja atvērt lūku un iegūt svaigu gaismu. Skaidrs, ka ar atvērtu lūku nevajadzētu braukt, un, ja ir lietus, neaizmirst viņu aiztaisīt ciet. Paldies, ka skatījāties. Ceru, ka bija interesanti. Tāpat kā man ir šeit viesoties Adrija konferencē. Noteikti spiediet patīk, abonējiet mūsu kanālu un tiekamies jau nākamajā sērijā. Atā!